Sveicināti, draugi! Maija mēnesis nu jau šķiet kā ierasti mūs atkal ved uz ādažiem uz šaušanas treniņu 2 dienu garumā vienota valstī. Šoreiz īpašs viesis, aizsardzības ministrs, un lielāku uzmanību šodien pievērsīsim nakts šaušanas ierīcēm, jo arī nu jau 2. gadu pēc kārtas arī šāda disciplīna vienota valstī ir pieejama. Uzzināsim par svaigākām tendencēm, kā mēs naktī varam labāk redzēt. Sveiki, nodarbības dalībnieki! Sveiki! Vārds uzrunai Latvijas Republikas aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Cienījamie klātesošie karavīri, zemesargi un īpaši mednieki. Tiešām šodien ir liels prieks būt šeit, Ādažos, uz šo nozīmīgo pasākumu, kurā mēs noteikti trenējam ļoti svarīgas prasmes, un es uzreiz gribu pateikt lielu paldies par līdzinējo sadarbību, kas mūsu starpā ir bijusi starp aizsardzības nozaru bruņotajiem spēkiem un medniekiem un Latvijas mednieku savienību tīpaši, jo šī sadarbība ir svarīga. Tā parāda to, ka civilajā militārā jomā mums ir tās iemaņas savstarpēji jādalās, un mēs to arī darām. Ir ļoti laba sadarbības ar Latvijas mednieku savienību, medniekiem un zemesardzi, gan starp brigādēm un bataljoniem konkrēti, tīpaši Kurzemē, Rīgā, bet ne tikai. Tā kā kopumā visā Latvijā un noteikti šeit mēs varam viens no otra mācīties arī. Un arī šodien būs tā diena, kad mēs viens no otru varam mācīties un iegūt jaunas prasmes un trenētās prasmes arī. Mēs esam visi kopā spēcīgi, jo mēs sargājam Latviju kopā. Tā kā paldies par sadarbību, protams, lai veiksmīgi arī ar šodienu. Sveicam tālšaušanas nodarbībā medniekiem Latvijas Republikas aizsardzības ministru Andru Sprūdu. Sprūdkungs, jums bija iespēja šodien pavadīt kopā dienas aktīvāko daļu ar Latvijas medniekiem. Es nebiju konferencē, kur viņi jums uzdeva jautājumus. Es ceru, ka tie bija saturīgi un jums izdevās gūt iespēju par to, ko mēs darām un kāda ir mūsu loma. Jā, arī šobrīd gan tā saruna bija ļoti svarīga, gan arī redzēt un piedalīties. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mednieki ir mūsu arī aizsardzības viens no tādiem pilāriem, svarīgiem sadarbības partneriem, jo ir cilvēki, kas ir prasmīgi, kas zina savu vidi, teritoriju konkrēti arī visus apstākļus, kas prasmīgi māk rīkoties ar ieročiem, tāpēc tā mūsu sadarbība, kas ir viņi jāturpina veidot, gan tiešām prasmu praktizēšanas un stiprināšanas ziņā, kā arī šodien šī tālšaušana, gan arī noteikti, kā mēs veidojam šo koordināciju komandu vadībā, savstarpējā sadarbībā starp vienībām, jo skaidrs, ka ik stundā visaptvarošā valsts aizsardzībā visiem mums jāpieliek roktā, kā jau es teicu, esmu viens nav karotājs, mēs sargājam Latviju kopā, tiek teiksim tā vērtēt, uzskatīt, atzinīgi novērtēt kā svarīgs mūsu sadarbības partners, tāpēc mēs arī meklējam kopulu, un tāpēc man bija arī svarīgi šeit būt un pateikt arī paldies par izdarīto, un, protams, ka arī meklēt nākamos soļus, ko mēs varam izdarīt, gan praktiskā ziņā, gan arī apzinoties to plašāko ietvaru. Paldies jums un sadarbību. Paldies. Mums šodien bija 290 dalībnieki. Nu, tad jau tik daudz cilvēku liekas, kā visi paspējas, kā visi izšaus, kā visi dabūs to vēlamo rezultātu un kaut ko jaunu iemācīsies. Ja kādreiz, principā tāds amatieru tirgus pionieris ir Pulsārs un arī Flirs, kādreiz agrākos laikos, tad, protams, tagad ražotāji sevišķi Āzijas ir ļoti sasparojušies un cenšas sekot un kaut ko izdarīt līdzīgu, tad arī Pulsārs iet uz priekšu. Pagājušo reizi mēs stāstījām pa 50 mm objektīviem HD izšķirtspēja, tagad HD izšķirtspēja ir jau uz 60 mm lēcu. Ko tas mums dod? Tīri optiski, tātad mēs redzam pa puskilometru vēl tālāk. Mums ir vairāk pikseļi, mēs varam precīzāk piešaut, un principā klikšķa vērtība pat jau ir mazāks solis nekā smalkai dienas optikai. Tad šīm visām arī baliskais kalkulators iekšā ir. Ir viens jauns kompaktais monoklārīts, saucās Oryx, kā viens antilope Āfrikā. Ja? Un kas ir tāds kopīgs ir nenogurdināms attālu mērītājs. Tas ir jaudīgākais attālu mērītājs. Es pieļauju, ka pat varbūt arī tirgu, bet kāds Pulsāram vispār ir bijis. Tad viņš var nomērīt uz 1,500 attālumu un arī
pie ļoti sliktiem laikapstākļiem viņam jāmēra vismaz puskilometrs. Tā kā tas ir liels ieguvums. Medniekiem ir sevišķi, pējam uz bauri, migla, jāgri rīti, slapi, tad tas strādās. Ir uztaisīts jauns pogu risinājums ar domu tādu, kad ar aizmiegtām acīm tu vari, ievērojot šo te barjeru, tu zini, ka šeit ir mums ierakstīšana, šeit mums ir attālumērītāji, šeit ir meņu, visām pogām ir relifi, visām pogām ir vibrācija, un ar aizmiegtām acīm tu zini, ko tu spaidi. Tā kā tāda ir viena forša lieta, un vēl, kas man šīm ļoti patīk, kas arī man šķiet, ka nevienam vēl nav, šeit ir maza gaismas diodīte. Un ko viņi dara? Viņi noregulē spilgtumu attiecīgi pret laika apstākļiem. Kas vēl mums ir jauns? Tad arī tāpatām iepriekšējo gadu mēs rādījām. Man liekas 1280, tas ir Full HD izšķirspēja jau. Nu, tad mēs šo slēdzām klāt pie lielā platakrāna televizora. Mums nav nekāda graudējuma. Tātad ļoti augsts izšķirspēja un ir tāda entuziasti, kā teiksim, viens lielis vilku mednieks vai izsekotājs, jāsaka drīzāk tā, Aivars Dundurs, kam ir ļoti svarīgi, ļoti laba bilde, lai viņš var izvērtēt, lai viņš var uzsvērt labus kadrus. Un tad šis ir, es pat teiktu, ka tas vairs nav tā kā mednieku Rīgas, bet tie, kas grib nofilmēt naktī visu dzīvo, kas notiek dabā un HD izšķirspējā un skatīties un taisīt kinofilmu. Tātad pēc pirmās dienas treniņu sacensībām, bet tas treniņš ir ļoti nosacīts, jo, kā te saka eksperti, uzvinēt vēju, kas svārstās no 1 metra līdz 6 metriem sekundē dienas laikā un izteikti no kreisās puses, ir ļoti, ļoti grūti pirmām kārtām. Un otrām kārtām tas ir liels izaicinājums arī profiņiem, un šeit mēs redzam 1200 metros ir 4 stabili trāpījumi. Kilometra distancēs parādījuši tie trāpījumi daudz labāk, ja? Mēs šeit varam redzēt tādas, diezgan pārliecinoši visi. Mums no rīta tika uzlikti pilnīgi jauni mērķi, ja? Tā kā mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tie ir visi mednieku trāpījumi. Šis ir 1 kilometra distancē, ja? Tātad šādā veidā izskatās. Un attiecīgi šis mērķis ir kilometrs 200 metri, ja? Tātad visu dienu mums ir 4 veiksmīgi trāpījumi, un lai jūs saprastu, ka tā izskatās, kad pagriežam skatu atpakaļ uz šautu, ja? Tad redz velkam iekšā. Tas ir tas, ko redz mērķis, vai pareizāk sakot, no turienes lido šīs lodes, ja? Reku tālumā ir visi šāvē, ko mēs ļoti skaisti redzam. Pirmā diena noslēgusies, līdz sāksim nakts šaušanu. Liels prieks par tiem, kas atbrauca, kas izturēja. Vēl lielāks prieks man ir tiem, kas piedalīsies nakts šaušanā. Saule tuvojās horizontam, viss jāsagatavo piešaudēji. Ja, tā kārtība tāda no sākuma visi piešēji pārbauda 100 metriem, kā mums ir noregulētas optikas. Un tad tālāk atliek pati sacensību daļa, tātad šaujam. Mēs esam sarēķinājis 27 dalībnieki termo, katram 10 minūtes, nozīmē 5 stundas. Ja 9 sākam, tad 6 ar visām sakārtošanām, ja 9 sākam, tas nozīmē, ka 3 naktī labākajā gadījumā mēs beidzam. Tā teikt, līdz ar saulēktu. Tad mēs liekam šādas te mērķīšus, liekam virsū sildu elementu ķīmisko, tas uzsilst, un tad mēs varam paskatīties savu trāpījumu. Šajās sacensībās sev ir pierādījusi tas, ka mēs spējam uzrunāt ar vien jauns dalībnieks. Arī šogad mums ir vairāk kā 80 jauni dalībnieki. Un kā vienmēr savu uzrunu cilvēkiem es sāku ar atvainošanos par to, ka ja kādam ir radies iespējas, ka šis ir profesionāļu pasākums, tad nebūtu tā nav. Šis pasākums ir mednieku organizēts pasākums medniekiem. Cilvēkiem, kur reti vai nekad ir piedalījušies kaut kādās šaušanas sacensībās vai šaušanas sacensībās, kurām ir saistība ar tālu un precīzi šaušanu. Šis pasākums dod iespēju iepazīt savu ieroci, iepazīt šautuvu un apgūt jaunas zināšanas, ko izmantot gan ieroču kopšanā, gan ieroču pielietošanā. Un galu galā iesaistīties arī visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā Latvijā. Tā brauksim likt tos mērķus. Ko mēs darām? Mēs dodamies tagad iekārtot šaušanas trasi. Šaušanai pusā ar kausu izcīnē. Labi. Te visi ir atšaujušies, pulkstens ir 11, ir iestājusies tumsa. Atšķirībā no pagājušā gada, kad tieši aprīlī mums iekrita
pilnmēnesis nakts. Tagad ir tukšmēnesis. Šogad ir tukšmēnesis, un mēs līdz izvietosim speciāls siltelements, kas dos papildus siltumu, lai mēs varam, kā lai pasaka, izšķirt labāk šo mērķi, jo mērķis nav liels, mērķis ir metāla plāksne, apmēram 70 uz kaut kādiem 40 cm plata, 70 augsta. Ja, mēs esam šobrīd atbraukuši pie 900 metriem. Mēs līdz iebrauksim iekšā līdz pat kilometram. Kilometram ir uzzīmēta nullīti virsū. Tad jūs varat redzēt, cik tur daudz ir trāpīts, kādi tie trāpījumi izskatās kilometrā. Reku ir tie metri, iesim klāt tagad un aprīkosim viņus. Kilometrs, jā. Distance, tad uz tuvāk, ja? Jā, tieši tā. Tā mēs redzam. Šitas man bija šodien pirms nakts šaušanas, un reku mēs redzam, kāda ir blīvuma. Reku šitie te caurumi nav bijuši. Tie ir jauni parādījušies, ja tātad. Ja mēs paskatāmies, ja tātad. Tas ir tagad šauts? Reku, tas ir tagad, jā, reku, šitie ir 3 šāvieni, jā, šitie tumsā tagad sašauts ir. Un te vēl kaut kas ir. Šitie 2 bija. Kā viņi reku, tumsā varēja sašaut, ka viņš nebija nekas uzlikts viņam? Jā, termāliem šaut. Reku, šitie trāpījumi, šitie bija pa dienu. Kaut kādā nākuši klāt tur 4, 5, 6, 7 caurumi. Tad ideja tāda, ka viņš bija uzsils pa dienu. Jā, viņi var redzēt, viņi jau tagad var redzēt, bet slikti var redzēt. Un tagad līdās puiši nesīs savus šitās te siltumtās iekārtas, mēs liksim virsū. Viņš ir savienots ar centrālo pulti, operatoram ir pieejami dati, viņš ir ieslēgt apgaismojumu, no apakšas tu redzi, un viņš reģistrē visu trāpījumus. Trāpījums ir, viņam atnāk signāls, bet mēs šitos skatīsimies ar nakts redzamības iekārtām bet tad tas blīvums īstenībā tiem trāpījumiem ir tāds, iespaidīgs diezgan, jā. Principā, tam vajadzētu būt šoreiz iespaidīgi. Tam vajadzētu būt iespaidīgi, kur ir vats. Šī ir, samērā tiešām jauna šaušanas disciplīna, un mēs vēl tiešām apgūstam šos te tādas, kā lai pasaka, Pa vidu? Pa vidu, pa šitā pa sāniņos uztaisim. Jo nevajag visu. Viņš jau būs kādam arī jānoplēš nost arī rītā no rīta. Viņš diezgan labi pielīp šitie te visi te klāt. Savienoji? Savienoji? Mēs jūtam kaut kādu siltumu, mēs jau nejūtam par kādu siltumu. Nav pieslēgts. Ir pieslēgts? Ir pieslēgts. Aizgāja. Tie, kas būs labākie šāvēji, tie, kas tiks galā ar vēju, jo šodien atkal ir ļoti ekstremāli, tiešām ekstremāli apstākļi. Tā, ka tiešām skatītāji, jūs skatāties, jums liekas, ka mēs te esam šausmīgā komfortā, mēs esam nosaluši, mēs esam izsalkuši, mēs esam ļoti tuvu tādam, kā lai pasaka, spēku izsīkumam. Mēs esam laimīgi, jo mēs darām interesantas lietas kopā ar interesantiem medniekiem no visas Latvijas. Un mēs to darām sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemesardzi, un es varu godīgi pateikt, ka šīs dienas šaušanas pasākums atkal ierakstīsies kādā no, es domāju, ka šaušanas sporta vēstures lapiņām. 900 metri. Mazāk sašauts kā kilometrs. Iedomājies, ir viens trāpījums, tad viens īpaši pat nav iesprindis uz viņu šaut. Nav iesprindis. Jā. Pagājuši, kad jau nebija problēma, vienkārši ļoti ekstremāli laika apstākļi. Šausmīgākais sals bija pagājuši, kaut kāds mīnus 5-6 grādi bija pa nakti. Mēs nosalām, bija sārma. Šogad ir nedaudz siltāks, ir vējš, un tāpēc ir cerība, ka nebūs tas sals. Un nebūs tā saucamā tādā, kā lai pasaka, sarma neveidosies. Jā. Jo pagājušais baigais mitrums bija, un šis kondensējās uz metālu, uz ieročiem, uz šejien. Tas viss deva kaut kādu tādu, nebija forši vispār. Gala rezultātā nebija forši. Piešaulē gāja sūdīgi. 500, 600, 700 metri, jā. Bet šitie te 800, 900 ir tiešām, mēs varam pavērot, tad pulkstens ir 11:30 naktī. Jā, piebrauksim, šo te karogu nofilmēsim, jā, redziet? Jā, tas ir vējš, ar kuru mums šodien jātiek galā. Tas ir apmēram no aizmugures, apmēram 30 grādu leņķī. Mainīgs, brāzmaiņas un ļoti augsts. Ziemeļs. Ritīgs, Ziemeļs. Jedals. Tātad, cienījami skatītāji, tie, kur izvēlējās šogad sēdēt mājās siltumā, es domāju, ka jūs esat palaiduši garām vienkārši fantastiskāko piedzīvojumu kopā ar Meža tāku, ar medniekiem, ar zemesargiem, ar NBS un, būtībā jau šeit brauc ar kolektīvu komandām. Mēs gan neesam izdalījuši atsevišķu tādu, ieskaitu, kur mēs ļaujam kolektīviem startēt kopā, bet... Busā, jā, viss kopā. Brauc šurp.
700 šies bija, 600 nākamais. Tā sistēma, kas te ir, kur viņi tiek izmantot, tā normāli dzīvē? Tu domā šos mērķus, jā? Ne mērķus, bet šos te melnos kvadrātiņus. Tos melnos kvadrātiņus izmanto tieši treniņu šaušanai ar termālajām ierīcēm. Tam viņi arī paredzēti, jā. Jā, tieši tā. Aha, kaut kādās citās valstīs? Jā. Un plus vēl viņi izmanto tādās praktiskās lietās, kaut kādās iešķi, kādās drēbēs, kaut kādās tur, es nezinu, aizmugurēs, jo, ne mums tur liekas, ka tur mūsu siltajās vestēs, kas ir, teiksim, kas lieto siltās vestes, viņiem liekas, ka tur baigais high-techs iekšā, tur nekā tur nav, tur vienkārši ir ielikt iekšā stiepu liešūt, jā, noilzulēt, lai tev nenosīt elektrību un pieslēgts pie kāda akumulatoriņa. Šī tāda akumulatoriņa nesāk līdzi? Nē, šitie akumulatoriņi ir, viņi savādāk, šitie, man liekas, ir kaut kādas skābas akumulatoriņi. Jā. Bet ir kaut kāda litija-iona, litija-polimēra, lipo vai litija, kā viņi tur saucās, lipo, litija-polimēra akumulatori, tie iet šurp daudz efektīvāk, bet redziet, mums jau tomēr arī svarīgs ir tās izmaksas, jā, un te nevienam nevajag. Mēs tur varam atstāt arī lielu akumulatoru, viņš nevienam netraucē, jā. Ka šitas ir sapogāts, ne? 500 metri tas ir vistuvākais. Skaidrs, ka tur būs viss, kā lai pasaka, visvairāk cietušais. Un no otras puses tāpatās. Jo, haidī. No otras puses tāpatās. Tā kā zvaigžņota debesis klausies. Katrs tas caurums ir vismaz kaut kā 2-3 eiro. 2-3? Es tā vienkārši tā tēlēni sākot. Jāsaka godīgi, tas ir tiešām tā, tā 500 kilometri sašauja, tad būs, jā, bet tas tiešām parāda to, ka tā meistarība ir pieaugusi un tā kā nekaunība tāda, Jo tu vairāk dari, jo labāk tas sanāk, jo drošāks tu kļūst. Bet tu gribi teikt, ka pirmajā gadā 500 metros šitā neizskatījās tā vieta? Pirmajā gadā, kad sašāva 1000, tad viss stadions aplaudēja no poligons. Šogad sašāva 1000 tā, tas tā kā tāds, un? Jā, ap šitā. Jo tas visu laiku, tevi konkurenti dzen uz priekšu, tu pats sev dzen uz priekšu, un tev gribās tur tagad to 1200 sašaut un tos lielos mērķus, kā mēs pa dienu skatījāmies, bet mēs esam salikuši sildītājus un varam doties atpakaļ uz starta līniju un sākt šaut. Tā, draugi mīļie, mēs savu smago darbu esam izdarījuši, filmēšanas komanda. Tagad, lai šāvēja komanda sāk meklēt, kurš mērķis, kurā vietā. Un jā, būs tātad no termālās kameras tas materiāls tūlīt redzams, kad notiek šaušana, ko termālā kamerā var redzēt. Un kā nokrīt vai nenokrīt konkrētais mērķis. Tas arī viss līdz 3 naktī darbosies šaudīšanās. Cienījamie, godātie nodarbības dalībnieki. Atklāšanas uzrunā man nebija iespēja jums visiem pateikt, ar kādu gandarījumu un tādu
prieku es jau 8. gadu sveicu jūs Ādažu poligonā. 9. Man saka, 9., 8. Patiesībā nav svarīgi. Mans novēlējums jums visiem ir mēģināt daļu no šīs atmosfēras, daļu no šīm zināšanām, kaut gan gudīgi sakot, visu šīs zināšanas aizvest atpakaļ katram uz savu medību kolektīvu un arvien vairāk cilvēkiem radīt sajūtu un šo te iekšējo vajadzību tiekties pēc izcilības, jebkādā dzīves situācijā, bet mūsu gadījumā tas ir šaušanas iemaņu pilnveidošanā. Lai šāvieni būtu ne tikai precīzi, trāpīgi, laikā, bet galvenais droši. Nu jā, tad īstenībā paldies varbūt Jānim Zandbergam par to iniciatīvu, jo tā nakts šaušana ir diezgan piņķerīga lieta. Nu, pirmām kārtām tur ir vajadzīga tāda diezgan morāla, emocionāla noturība, jo īstie džentelmeņi palaiž visas pa priekšu un beigās pirms 3 naktī tiešām ir liels sagurums. Ja? 3. vieta Kristaps Kāposts. 2. vieta Māris Prauliņš. Māri! Un godpilnā 1. vieta ar kapitāla šaušanu pats redzēju kilometrā 2 trāpījumi no 3, pārējie visi nogāsti. Kaspars Kipričenoks. Digitālās nakts atzimības iekārtas 3. vieta, es atvainojos, termālās 3. vieta. Nu, šeit atkal ir nedaudz citāda situācija. 3. vieta Artis Berkamis. 2. vieta Rainis Zimiņš, bet mēs zinām, ka zem šī cilvēka slēpjas mūsu mīļais Rainers Zimiņš. Pareizi pateic? Zimiņš, ak Dievs. 1. vieta ar rezultātu 500 metros visi sašauti, 600 metros visi sašauti, 700 metros visi sašauti, 800 metros visi sašauti, 900 metros visi sašauti, kilometram laikam pietrūk kliki. 1. vieta Romāns Zalbs. Tālšaušanas nodarbībā medniekiem mednieku konkurencē kopvērtējumā 6. vietu izcīna 6. vietu izcīna Una Stāmere. 4. vieta Kaspars Stāmers. 3. vieta mednieku konkurencē Raivo Podēns. 2. vieta mednieku kopvērtējumā Uģis Žukelis. Un, dāmas un kungi, jūs man neticēsiet, ziemā Dobelē mēs kopā ar Kristaps Dīģu mēs aicinām visus dalībniekus pievienoties pneumatikas šaušanai. Un iemesls, kāpēc pievienoties pneumatikas šaušanai, tāpēc, ka pirmo reizi piedaloties tālšaušanas nodarbībā medniekiem vienot valstī meistaru, pareizi sakot, mednieku līgā, 1. vieta Nauris Vībāns. Tu vari pateikt, kā tu nonāci? Kas tev atver šeit? Vienkārši pasaka, godīgi kā bija? Ziemas pneimatika, bet īstenībā es biju nobriedis sīksti. Naudas ir iztērēts ļoti daudz. Negulētu nākšu ar patronu lādēšanu, eksperimentiem. Zvanam Aivaram Bundzenam, vairākajām. Paldies, Aivar, vēlreiz. Kaut ko domājām, mēģinājām. Kaut kā sanāca. Esam noslēguši kārtējo tālšaušanas nodarbību medniekiem vienot valstī, kopā organizējot ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas mednieku savienību. Es varu tikai pateikt to, ka liels paldies ir visiem tiem, kas mūs atbalsta ne tikai ar dalību, bet arī ar iesaistīšanos. Es redzu, ka šim te pasākumam ir liela nākotne, cilvēku skaits katreiz mums pieaug un aicinu visus, kas skatās šobrīd šo te raidījumu, pievienoties mums šī gada augustā, 17. 16. augustā uz kārtējo vienot valstī posmu 2025. gadā. Paldies! Uz tikšanos!